Dieva mīlestība ir tajā, ka Dievs ir devis cilvēkam sirdsapziņu. Sirdsapziņu. Tas ir tāds instruments, kas nav daudziem dzīvniekiem. Lai gan izskatās, ka ir, bet patiesībā cilvēkam ir tā privileģija, ka Dievs ir devis sirdsapziņu. Sirdsapziņa vienmēr pakļausies, ja paklausīs Dieva taisnībai pa lielam. Un paņemot jebkuru cilvēku, neatkarīgi kādā pozīcijā viņš dzīvo, vai nāves režīmā, vai vieglākos grēkos, tam nav nozīmes. Tad jebkurš cilvēks tev pateiks to, ka viņi visi cenšas darīt, kā ir pareizi. Nezinot evaņģēliju, nezinot Dievu vārdu, viņi visi cenšas darīt, kā ir pareizi un labi. Ja jebkurā ģimenē vecāki tev pastāstīs, ka viņi cenšas bērnus audzināt pēc sirdsapziņas. Maksimāli tā, lai viņam būtu labi dzīvē, labi veiktos un labi klātos un tā. Un to zina visi cilvēki. Pa lielam visi cilvēki. Un tur nevajag nekādu īpašo skolotāju. Arī Bībele par to runā. Kā neticīgie, kas nav dzirdējuši evaņģēliju, viņi tiesas dienā tiks tiesāti pēc sirdsapziņas. Bet Dievs mums ir atklājis patiesību, ka mēs zinām precīzi, kas ir Dieva griba, ka mēs zinām precīzi. Un tā ir dāvana. Dāvana tieši ir sirdsapziņa, un tas, ka mēs zinām arī Dieva vārdu. Tā ir dāvana no debesīm patiešām. Jo, piemēram, Dieva vārds māca, ņemiet piemēru no skudriņām, čakli strādā, bitītes, čakli strādā, ja. Esiet stipri kā vērši, ja, ir kaut kādi tikumi, ja. Esiet gudri kā čūskas, bez vilgas kā balloži. Salamans par to raksta. Un varētu padomāt, bet viņiem ir tādi tikumi, un varētu viņus tā kā apbalvot tajā dienā tos dzīvniecības. Bet reāli mums ir jāsaprot to, ka šos tikumus Dievs ir ielicis viņos, ka viņi pat to neapzinās, ka viņi ir čakli, ka cilvēks var ņemt piemēru no bitītēm. Un mēs tikai noprotam to, cik Dievs ir varens, skatoties uz dzīvo dabu, cik tas viss ir pilnīgi sakārtots, it kā tās bites tiešām būtu gudras, ka viņi zina, kad jātaisa metu savākšanai konkrētas šūni, tā šūni, ja, 6 stūrains, 5 stūrains, nezinu, cik viņam tur tie stūri, ja. Un liekas, wow, redz, kā gudra bite, ja. Skolā nav gājusi, zinu visu. Visi izdēja olu, viņi zina, ka tā ola ir pareizē jāapgriež, ja? Lai tur pilnvērtīgs cālīts piedzird. Varētu padomāt, ka visi ir izgājis kaut kādu skolu un tā tālāk. Liekas, kā tas ir, ja? Bet mums ir jāsaprot to, ka Dievs ir ielicis viņu būtībā, viņu dabā, viņu instinktos dzīvniekam. Un arī mums Dievs ir iedevis sirdsapziņu, kas liecina, katru reizi, kad mēs kaut ko labi izdarām, mums sirdsapziņa liecina to, ka tas ir pareizi. Sevišķi, ja mēs zinām pēc Dieva vārdu, ja? Sātans darīs visu, lai mēs nezinātu Dieva vārdu un cilvēku piemānīt. Ir daudz cilvēku vēsturē bijuši arī mūsdienās, ka viņi domā, ka viņi pareizi dara, patiesībā viņi taisa lielas ziepes. Viņi pārliecina, ka viņi pareizi, ka tas ir pareizi, ka tā ir jābūt, tas nesīs labumu. Patiesībā ir lielas problēmas. Tikai tāpēc, ka nezinu Dievu patiesību, Dieva evaņģēliju pa lielam. Tā ir ieslēgšu, kas man tā bija. Lūk. Dievs cilvēkam ir devis izvēles iespēju, izvēlēties darīt labu vai ļaunu. Un sirdsapziņa ir tas instruments, kas mums palīdz noslēgties, jeb reizēm ar prātu nesaprotot izdarīt pareizas lietas, ja mēs esam vērīgi un uzmanīgi, kā Dievs mums māca. Dzīvniekiem tas nav, viņi rīkojas pēc dabas un pēc tā, ko Dievs viņos ielicis, un līdz ar to šeit mēs pazemojamies Dievu priekšā par viņu varnību, ka viņš var izdarīt arī tādas lietas. Bet cilvēkam Dievs ir devis brīvu izvēli, vai pakļauties labajam vai ļaunajam. Mēs pat
jūtam, tad, kad mēs izdarām kaut ko sliktu, nevis pat fiziski, tā, ka cilvēks tur mocās, tur asiņo vai piekauts vēl kaut kādu netaisnību izdarām, mēs to jūtam, mums sirdsapziņa liecina. Un tā ir Dieva žēlastība. Mēs varam izvēlēties, dzīvnieks to nejūtīs. Mums varētu likties, ka viņš jūt un redz un saprot, un liekas, ka tāda būtne, jā, tāda interesanta. Nē, viņš dzīvo pēc dabas instinktiem, un tur ir bišķi savādāks tas jautājums. Tātad, kad mēs zinām patiesību, tad, kad mēs zinām Dievu vārdu, tad normāli jebkuram cilvēkam ir tā, ka viņš grib paklausīt Dievu gribai. Mums šī sirdsapziņa izdod tādu vēlmi, dod vēlēšanās, to gribu paklausīt Dieva gribai. To Dievs ir mūsos ielicis. Un tad, kad mēs paklausām Dievam, ik viens cilvēks, viņš saņems par to atalgojumu. Jo mēs neesam dzīvnieki. Mēs varam izdarīt labu vai ļaunu. Ādams Ēdenes dārzā arī izdarīja izvēli. Pakļāvās vai no labajiem, vai no ļaunajiem. Šodien nekas nav mainījies. Mums arī jāpakļaujas labajiem vai ļaunajiem. Un vislabais, kam ir jāpakļaujas tie Dieva baušļi, kas ir izteikti jaunajā derībā, jaunās derības baušļi. Tie vecās derības baušļi, tikai sirds līmenī. Un par to saņemsim atalgojumu. Ik viens saņemsim atalgojumu. Un tāds cilvēks, kas pakļaujas Dieva gribai, Sātans viņu neuzvarēs. Lai kā Sātans mēģinātu viltīgi, blēdīgi pievilkt cilvēku, tas cilvēks pēc būtības nav uzvarams. Vēl, es gribētu attiecībā par šo, tad, kad kāds līdzcilvēks cieš, mēs arī ciešam līdz ar viņiem. Bieži vien mēs dzīvojam līdz tiem cilvēkiem. Ja? Mums ir tāda īpašība, kas arī izriet no šīs sirdsapziņas. Tā kā viņš cieš, mēs dzīvojam, ciešam līdz, mēs lūdzam par šiem cilvēkiem. Tas ir normāli. Ja Dievs nebūtu cilvēkā iedevis sirdsapziņu, bet visu gudrību, zināšanas, visu pilnību uzticēs cilvēkam, tas būtu tāds šoks priekš cilvēka, ka viņš vispār negribētu ar to nodarboties. Viņš nebūtu spējīgs neko izdarīt labu. Tāpēc, ka tur ir tik daudz tās zināšanas, tur ir tik daudz atbildības ir iekšā. Vienkārši cilvēks, viņš neskatīties uz Dievu pusi vispār. Bet tāpēc Dievs ir Dievs sirdsapziņa, kas palīdz mums pildīt Dievu gribu, par ko mēs saņemsim katrs atalgojumu. Tāpat arī, dzīvniekam, ja? Viņš jau neko nezina, viņš rīkojas pēc brīvas gribas, pēc tās gribas, ko Dievs ir ielicis, ja? Kas ir dabīgi viņam. Teiksim, aitiņi ēd kaut kādu zāli vai kaut kādu nezāli, viņš neēd speciāli. It kā varētu padomāt, ka viņš ir kaut kādu institūtu beidzis, ka viņš visu zina par ārstniecības augļiem. Piemēram, aitiņi. Gotiņi arī tāpat. Zirdziņš arī tāpat. Ja, tas ir, Dievs ir ielicis. Mums cilvēkiem Dievs ir devis šo brīvību izvēlēties labu vai ļaunu. Un tas ir interesanti. Par to mēs parasti nedomājam, bet, es gribu šo te izgaismot, tāpēc, ka tas mums palīdzēs pakļauties Dievu gribai sekmīgāk, kādā veidā. Iesim mazliet tālāk par šo te tēmu. Un šai tēmai, runājot par paklausīt Dievam, mums ir ļoti daudz skolotāju. Ļoti daudz skolotāju. Jo parasti mēs netiekam ar šo mazumiņu galā, pakļauties Dievu gribai ar šiem baušļiem un tā tālāk. Mums ir ļoti daudz skolotāju, piemēram, ģimenē. Bērnam ir kas skolotājs? Vecāki, kas mēģina viņos ielikt labas vērtības, tikumus. Tikai bērns parasti vecāks bieži uztver kā tādi zāģētāji, kas uz nerviem spēlē tikai, kaitina. Tāpat arī vecāki uztver līdzīgi priekšniecību, ka priekšniecība saka tā darīt, un tu domā, kas par priekšnieku, ja, un mums uzreiz rūpības nāk ārā. Patiesībā tie ir Dieva dot skolotāji mums, lai mēs pakļautos labajam. Tāpat arī Dieva vārds māca
mums ņem piemēru no dažiem dzīvnieciem, kā jūs pašā sākumā minēja. Uzticību, piemēram, varētu ņemt piemēru no sunīša, kas ir uzticams saimniekam līdz kapa malai bieži vien. Bitīts čakls, kur skudrīns čakls strādā. Jā, man piemēri. Jā, tie arī ir mūsu skolotāji. Priekš cilvēki tas ir radīts. Tāpat apstākļi. Dažādi. Nu, piemēram, izstāstīšu no personiskās dzīves kādu epizodi. Piemēram, cilvēks iekāp transporta līdzeklī, un viņš dusmojās, ko tas šofers nevar pirmās durvis atvērt. Kas viņam ir? Nu, laikam ļauns, ļaunuma pūznis, ļauns cilvēks, viņš tā nodomā. Bet viņš absolūti nezina un nesaprot neko par šoferi, neko nezina. Ar šofers bieži gadās, ka par to cilvēku padomā, ka tas ir tukšs cilvēks. Kas tad viņš nevar aiziet uz otrām durvīm, uz trešām durvīm. Šofers var padomāt, ka tas ir kaut kāds kašķīgs cilvēks. Kā tikai kašķi atrast kaut kādu. Jeb arī cilvēks sēž pie priekšējām durvīm, pie vadītāja kabīnes, un viņš burkšķi, kad vadītājs klausās ne to repertuāru, kas varbūt tam pasažieriem patīk. Un ir baigās problēmas un redz ļaunumu. Kāpēc? Tāpēc, ka nezina visu. Un cilvēks arī visu nevar zināt. Tāpēc ir Dieva baušļi mīliet tuvākos, mīliet tos ienaidniekus. Jo, teiksim, šofers tajā brīdī veidojas par ienaidnieku. Tāpēc, ka viņš neatver pirmās durvis, tur skaļi mūziku klausās, piemēram. Ja? Un tas ir tā kā dažiem cilvēkiem, tas ir ienaidnieks. Un viņš apvainojās, viņam naudu maksā, viņš šitā slikti savu darbu darīt kā. Nu, viens puses ir tam pasažieri ir taisnība, bet patiesībā, ja viņš zinātu to pozīciju, kas attiecās uz šoferīšu, nu, tur vajadzētu būt tā, ka tas cilvēks nožēlot, ka viņš ir tā domājis nesmuki, ja? Tāpēc, ka šoferītim jāsēž caurvējā, un viņam jācīnās ar iesnām. Augstā laikā, ka vīriem tās pirmās durvis, šoferī pakļauti ļoti sliktiem apstākļiem, kas liek viņam slimot, puņķoties, klepot. Tāpēc, kad ir silts, tad ir augsts, tad ir jāsaģērgās tik silti, kad jāslēdz salonā būtu apkuri, ja, lai nebūtu tāds temperatūra, tas kontrasts, jo kabīnes jau nav, kā bija vecos laikos, ja, ka šoferim bija kaut kā sasaudzēta no salona, ja, un tad tu var virināt jebkuras durvis. Un cilvēks to nesaprot un uzreiz domā, ka šofers ir ļauns. Nē, šofers vienkārši negrib slimot, un tas ir viss. Kurš grib slimot? Ir tāds, nu, neatradīsiet tādu cilvēku, kas grib slimot, vai ne? Tāpēc, ka tas uzreiz ir pa budžetu pirmām kārtām un apkrūtina tuvākos. Kad tev jāapkrūt, tev vajag aprūpēt, ja? Nu, kurš tad grib slimot? Un plus vēl vajag attaisnoties, ja? Tur vajag vārstā lapu, lai parādītu priekšniekam, redz, es uz darbu neizgāju slimības dēļ, nevis tāpēc, ka es nicinu to uzņēmumu vēl kaut ko. Ja? Un šīs detaļas pasažieris nezina un nesaprot. Labi, tas ir tāds, jeb arī vēl viens, ja? Šo piemērs izstāstīja, ka normāls cilvēks, kas tic Dievam, tas viņam palīdzētu pakļauties Dieva gribai, kādā ziņā pazemībai. Pat ja viņš nezinātu, es jums izstāstīju to, ko tā mēs saprotam, ja? Kaut kādu, nu, gan šoferu pozīciju, gan pasažieru pozīciju, bet reāli, ja mēs to nezinātu, Dievs saka, mīliet tuvākos, Dievs māca pazemību, jo tā ir pazemībai jābūt. Tur jānomirst savam egoismam, savai patmīlībai ir jānomirst. Un liekas, kāpēc nomirst? Man ir pilnas tiesības, es taču maksāju naudu. Kāpēc nevar atvērt? Ja? Un tur varētu uzstāties un bļaut un kliegt un vārtīties pa zemi un putām uz lūpām tur teikt, ka man ir taisnība. Nē. Pēc Dieva vārda normāli būtu, ka mēs aizliedzam sev, ņemam krustu, nomirstam sev un mīlam to tuvāko, respektējam, lai nu kāds viņš ir. Tāpat arī bērni, normāli, ja viņi, labi, es tagad pastāstīju to situāciju, ja, ka tie vecāki vienkārši mīl to bērnu, to tuvāko, un tāpēc arī viņas varbūt zāģē, lai palīdzētu tam bērnam būt paklausīgam, lai viņš pieņemtu tikumus, lai viņš rīkotos pareizi un atbilstīgi. Tas būtu, nu, forši, jā, ka bērns to saprot, bet parasti to bērns nesaprot, un vecāki ir sliktie. Un citreiz ir tik sliktie, ka, nu, izdara ļoti liels,
aplamības. Tā, kad bērni izaug, ja, tad ir gadījumi, kad tos vecāks tā nonicina, kad iznāk no dzīves vietas ārā, un tad vecāki nav kur likties, kāds var tiltu varbūt dzīvo. Es esmu redzējis, ka ir tādas situācijas, ja. Un plus vēl nolādi, ja, tur vēl lāsti nāk, ja, par tiem vecākiem. Un tas ir drausmīgi, tas ir traģiski. Tāpēc, ka nav zinām patiesība. Jo bērns domā, ka viņš tādā veidā pāraudzina vecāks un ievieš savu taisnību, ka tur jābūt godīgi viss kā vajag. Viņš ir pārliecināts. Hitlers arī bija pārliecināts, ka viņš dara kaut ko labu. Jā, viņš attīra savu rasi, savu attīra no ebrejiem, no kaut kā viņš gribēja tos āriešus, lai tie būtu dominējošā rase un tā tālāk. Kāpēc tas tā notiek? Sātans viņus piemāna un Dieva vārds tiek kaut kur malā nostumts, un līdz ar to cilvēks dara aplamības. Lai gan patiesībā, kā es pašā sākumā teicu, ja, tad cilvēks, jebkurš cenšas darīt labu. Lūk, tad, kad mēs daudzas lietas nezinām un nesaprotam, mēs vēl pieskarsimies pa slimībām. Mēs tās arī parasti nesaprotam un dusmojamies un mēģinām Sātanu sašņorēt, kuru nav iespējams sašņorēt. Viņš visu laiku atšņorējās, ja, kā mums jaunās draudzēs, sastaisi Sātanu tevi, tu neko nevar sastaistīt, tāpēc, ka Dievs ir pār visu. Un tad, kad nav ticība uz Dievu, tad ir jāsasaist Sātans. Un sliktākā gadījumā, ja tu piekauji vēl kaimiņu, vai sašņorē, vai vēl kaut kā neutralizē. Lūk. Un te ir tāda situācija, ka pēc Dieva vārda mums vajadzētu būt pazemīgiem, jo tie ir skolotāji, no Dieva doti skolotāji, vecāki, priekšnieki, apstākļi, dažādi, ja, ko es izstāstītu, pat pieņemsim vēl kāds gadījums, tāds svaigs, jaunās ziņas, es pienesu, ceru, ka cilvēks neapvainosies, bet, es īpaši burtā tu neatstāstīšu. Piemēram, cilvēks apvainojās, varbūt viņš uzraksta sūdzību par to, ka šofers aizbrauc un mani nepaņēma, pietur atstāja mani un mani nepaņēma. Un varētu teikt, rezgals, ja, vai šofers rezgals, kā tad tā izdarījās? Un cilvēcīgi, jā, tam pasažierim, tas, kas gadīja pieturā, viņam ir bēdz, viņam jāsalst, viņam jādusmojās, viņš ir cēlies speciāli, tur matus saķemmējis, ko varbūt parasti nedara. Es nezinu, katrā mēs savu labis. Bet ideiski, kas notiek, viņš tur apvainojās uz to šoferu, jo viņi nepaņēma. Ja mēs paklausāmies šoferu versiju, tur atkal izrādīsies, ka tās pasažieris vainīgs. Tāpēc, ka tev vajag gaidīt transportu, nevis transportam jāgaida pasažieris, kamēr viņš atvilksies līdz tām pirmajām durvīm vai, es nezinu, otrajām vienalga. Ja? Tev ir jābūt pieturā, precīzi, tieši apmals kaut kur, tā lai var piebraukt klāt, lai šoferim vispār nav jāgaida, lai viņš pa gabalu redz, jā, šitas ir kāpēc. Tad, kad cilvēks ir no tās pietura vietas, jā, šofers ko domā, varbūt cilvēks pastaigājas, varbūt sportists, viņš varbūt tur skraida, jā. Un viņš aizbrauc garām. Tur visādi iemesli var būt, es nezinu, bet viena lieta, ko Dieva vārds māca, gan šoferiem, gan pasažieriem, gan visiem cilvēkiem, ja, pazemību. Un šie apstākļi bieži vien ir mūsu skolotāji. Ir vēl tāda rakstvieta, starp citu, vecajā derībā, kad Dievs saka attiecībā uz ebreju tautu, mani jau vairs nav pa kurienes sist viņus. Viņi negrib atgriezties no grēka. Un te ir jāsaprot to, ka visi šie apstākļi pārsvarā ir pakārtot tam, lai mēs izdarītu par labu Dievam, Dieva gribai. Pat tad, kad tu nesaproti, pat tad, kad tu nesaproti šofera to situāciju, pat tad, ja tu nesaproti pasažieru situāciju, pat tad, ja tu nesaproti bērnu situāciju, pat tad, ja tu nesaproti vecāku situāciju, pat tad, ja tu nesaproti priekšnieku situāciju, Dievs saka, esiet pazemīgi manai gribai, jo es esmu kungs un valdnieks par visu. Esiet pazemīgi, mīliet ienaidniekus. Ja vajag, pagrieziet otru vaigu, ja? Bet, lai jūs nedariet ļaunu tiem tuvākajiem. Ne domās, ne vārdos, ne rīcībās, lai nedarītu ļaunu. Un Dievs parasti ir kontrolē visus apstākļus. Un to mēs redzam vecajā derībā, kad Dievs audzināja savu tautu. Viņš saka, man vairs nav par ko sist, viņi ir tik cietsirdīgi, cik cietpaurīgi. Ir apstākļi, Dievs visu pakārto, ja, tad viņiem uzbrūk, tad viņus aizvada kūrskap. Dievs saka, es nezinu, ko lai dara, viņam nepielēc, atgriezies no grēka, izdara izvēli par labu Dievu gribai, Dievu baušļiem, jo tas ir radīts dabīgi, svētai dzīvei, taisnīgai dzīvei. Un Dievs ir kaut kādā mērā izmisumā, viņš visādīgi ar apstākļiem, ar slimībām, visādīgi mēģina to cilvēku, ja, ielikt pazemībā, jo Dievs pats ir pazemīgs.
Un Dievs pats ir saimnieks un kungs un dzīvo tikumos. Un viņš grib, lai mēs arī būtu tikumīgi. Ne tikai ārēji būtu līdzīgi Dievam, bet arī iekšēji, ka mēs būtu pilns pazemības un pilni ar tikumiem, kas ir izteikti evaņģeliskos baušļos. Un par slimībām runājot. Cilvēks varētu teikt, redz kā negodīgi. Viņš tad skraida pāri, iet sauļoties, es te slimoju. Kāpēc slimo? Protams, ka Dievs tev izskaidro, tāpat kā es šodien mēģinu izskaidrot to pozīciju attiecībā vecākiem pret bērniem un priekšniekiem pret darba devēju un tā tālāk. Ja es varētu, Dievs varētu tev izskaidrot, kāpēc slimo, bet vai tu sapratīsi, vai tu to gribēsi dzirdēt? Jo tas bieži vien sitīs pa patmīlību, vai tu gribētu to dzirdēt? Ir jautājums, ja? Bet tad, kad mēs saprotam, ka Dievs ir kungs par visām lietām, tad gudrākais, protams, mēs izdarām no savas puses, ārstējamies, tur lūdzam Dievu, kāds varbūt mēģina sātans sasaistīt, kurš nav sasaistāms bieži vien, apsies, cik pilna draudzes slima, pa lielam draudzes slims ir, fiziski kaut kāds kaits, veselības problēmas un tā tālāk, un it kā lūdz, un kas, ko var izdarīt, Dieva griba. Ja Dieva griba bija par Iebu, kurš kļuva vēl pasemīgāks, ja mēs skatāmies to pēdējo nodaļu, ka viņš saka, es esmu gatavs pīšļos un dubļos sēdēt Dieva varnības priekšā, es esmu vainīgs visur. Pāvilam, kā bija tik svēti dzīvoja, ka viņa drēbes dziedināja cilvēkus, viedraut un tā tālāk. Viņš dzīvoja pārdabīgu dzīvi, Pāvils, un Dievs viņam hovā iedod slimību kaut kādu dzelonu miesā, lai nepaukstinātos. Ko jūs gribat teikt, ka jūs esat labāks par Pāvilu? Jūs tik svēti dzīvojat, ka jums ir tiesības pretendēt uz labu veselību? Ja Pāvils nevarēja pacelt acis uz augšu, viņš 3 reizes lūdz un teica, ok, skaidrs saprat, jā, tas ir manai pazemībai, ok, jā. Tad tu gribi būt labāks par Pāvilu? Tā kā te ir jāsaprot, ka arī slimības Dievs kontrolē. Visi tavu mati skaitīti. Slimības kontrolē, apstākļas kontrolē. Un ir jautājums, vai tu viņam pakļausies. Es saprotu, ja tu esi neticīgs cilvēks, jā, tu vari burkšķēt, jā, un varbūt kaut kāds apmierinājums būt, jā, īslaicīgs, pēc tam būs nāves sekas tāds, kad būs tukšums sajūta, acis tukšas, galvas tukši, kā, tur izburkšķējies, pagrēkoji, gan ar vēderu, gan ar intīmo, tad katrs atrod savu to nišu, nezinu, katrs atrod savu, kā viņš ir iemācīts. Ja? Teiksim, es personīgi kā ticīgs cilvēks, man ir reizēm, ir ļoti smagi un grūti. Tāpēc, ka bieži gribās atgriezties pie vecām lietām kaut kādām. Es nerunāju par nāves grēkiem, jo nāves grēkiem ir saprotams, tur ir jātiek vaļā uz mūžu, un tur nav ko skatīties, bet ir tie mazie grēciņi. Našķīšus gribās. Kaut kāds saldiņas našķīšus gribās. Man liekas, kas ir ej nopēd, ne? It kā tu esi paēdis, bet varētu vēl šito paēst. Ja arī mājās tev ir putra, putru negribās ēst. Kāpēc negribās? Kas notika? Patmīlība neļauj. Gribās sev palutināt, ja? Un labi, tu cīnies. Darbā kaut kas notiek, kad tev škrobi ir, ja? Vai kaut kāda apstākļa, kad tev nolamā, vai kaut ko, nesmuki kaut ko izdarīja, vai netaisnīgi izrīkojās attiecībā pret tavu dzīvi, kāds netaisnīgi izrīkojās. Un tu jau cīnies ar saviem grēkiem, plus vēl tev šitas nāk virsū. Labi, nopirkšu šodien sev kūkas gabalību. Ko es tur, es jau piekus nevaru, ja? Un cilvēks atkal krīt kaut kur. Un nav viegli. Mēs visu savu laiku tā kā nepazinām evaņģēliju, nezinājām šo apstisko mācību. Mums jau bija tā, ka savus bēdus apēdām ar kūkas gabaliņiem, desertiņiem, kompotiem, kas un kuram, jā. Citi vēl ekstrēmāki ir, jā, viņi iet otrajā punktā iekšā, krīt iekšā otrajā punktā. Citiem vēl kaut kādi tur punkti, kuros viņi krīt. Lūk, un Dievs saka, esiet nomodā. Un bruņojamies ar Dieva ieročiem visiem.
Jo mums tiešām ir ļoti daudz skolotāju, kā es te minēju, daudz skolotāju. Un te ir jautājums, vai tu Dievam sitīs par rokām, vai tomēr pakļausies varnē, ja Dievu gribētu par savu dzīvi. Te ir jautājums, ko tu izvēlies. Ja tu saki, ka tu esi ticīgs, nu tad parādi to ar savu dzīvi. Ja tu esi ticīgs vārdos, man te ir žēl, tāpēc, ka garantija pazūd. Garantija, ko Dievs teica, ka man neizraus neviens, no mans rokas neviens neizraus tevi, ja? Mana mīlestība ir tik liela. Tad šī garantija pazūd. Ja tu kļūsti nepaklausīgs Dievam, viņa pazūd. Un kā mēs to redzam, vēl vienreiz, tas, ko mēs zinām, neko nevajag tur. Es, protams, varētu viss cits raksturvietas parādīt. Ja es tā, ja tavu labā roka apgrēko, nocer to nost, ja? Tur iet, nevis tu fiziski, ja, ka jācer, bet mēs saprotam, es ceru, ka mēs saprotam, ja, tie runa par garīgo tēmu. Viņš saka, tev ir labāk, ka tu ieej kā nevesels, tādā ziņā, ja, nekā nokļūt ellē, lai visiem saviem grēcīgām rīcībām, par kurām cilvēks necīnās. Un it kā ticīgais, bet Dievs, vai tu tur kapsolīgi, ka no tavs rokas neviens neizraus? Tas attiecās, ja tu esi paklausīgs. Ne tikai vārdos, ka tu, jā, Dievs, es ticu, es tev esmu paklausīgs, es darīšu visu, ko gribēšu, jā, bet darbi kaut ko citu parādu, to mēs redzam arī vecajā derībā ļoti spēcīgi. Tā kā būsim modri un bruņosimies tiešām ar visiem Dievu ieročiem. Dievs mums ir devis tāds privileģijas, lai mēs būtu svētīti tajā dienā. Dzīvnieks nebūs svētīts tajā dienā, jo tas viņam dabā ielikts, ja tur kaut kādas lietas darīt. Cilvēkam ir brīvā griba, un ja viņš pakļaus savu brīvo gribu, Dievu gribēt, mēs būsim svētīti ne tikai šeit, bet tajā dienā tiksim atalgot, jo tu nevar saņemt atalgojumu par neko nedarīšanu. Tāpēc būsim vērīgi, kā mēs dzīvojam. Paldies par uzmanību.